ziniet, es YouTube'ā visas redzējis, ko jūs man vēl varat iemācīt. Ja tev darbs patīk, tev uz darbu īsti nav jāiet. Treneri noteikti var kļūt jebkurš cilvēks, ja viņam tas interesē. Brīdī, kad sāc mācīties, arvien vairāk saprot, cik tu maz zini. Esiet sveicināti! Šodien parunāsim par to, kāpēc svarīgi papildināt zināšanas ne tikai tiem, kas plāno savus gudrības un trenēšanas pieredzi nodot tālāk saviem klientiem, bet arī tiem, kas vienkārši vēlas dzīvot veselīgi un aktīvi sportot. Šodien ciemos Sporta izglītības aģentūras mācību daļas vadītājs Kaspars Zvaigzne un divi absolventi Linda Zīlīte un Rihards Niedre. Esiet sveicināti! Kaspar, sāksim ar to sākuma posmu, kas notiek ar tiem cilvēkiem, kas nokļūst šajā aģentūrā. Iegūt zināšanas. Vairumā gadījumu noteikti ļauj man minēt tie cilvēki, kas vēlas kļūt par treneriem. Patiesībā mums šo te sarunu par to, kā cilvēki nokļūst, pie mums jāiedala divās lielās kategorijās. Pirmais bija pats sākuma posms 2011. gadā, kad mēs sākām realizēt šo programmu. Mēs programmu veidojām tā, lai katrs programmas dalībnieks būtu pēc tam gatavs nokārtot certifikācijas eksāmenu un iegūt certifikātu. Kas nozīmē, ka tā bija tāda ļoti koncentrēta vēlme un uz rezultātu balstīta mūsu tā vīzija, ka katram ir jāsaņem certifikāts. Un tas ir mūsu pakalpojuma mērķis, lai cilvēki varētu veiksmīgi pēc tam sevi realizēt sportā. Un tie pirmie gadi un tie pirmie kursi, kurus mēs veiksmīgi aizvadījām, tos piepildīt cilvēki, kas nāk tieši no tāda ļoti latviski pareizi izsakoties tāda sportiska backgrounda. Vai ne? Tie ir vai nu bijušie profesionālie sportisti vai sportā kaut kā savādāk dziļi iesaistīti cilvēki, kas vēlēs ieņemt tādu pozīciju savā karjerā, ja, kas viņam ļautu tālāk strādāt par treneri. Savukārt laikam ejot, tas, ko mēs novērojam un redzam arī ļoti izteikti šodien, ir tas, ka sporta vide mainās. Un arvien populārāks kļūst tautas sports, veselības sports, skrējieni, braucieni, lecieni un vispārējais, ar ko šodien cilvēki nodarbojās. Un šos tādus hardcore sporta profesionāļus nomainīt cilvēki no mūsu vidus, kas vienkārši sāk vairāk interesēties par savu veselību, sāk vairāk interesēties par to, ko īsti sporta nodarbībās dara viņu bērni. Vēlas iesaistīties dziļāk tādos procesos, un tā ir tāda, manuprāt, ļoti dabiska evolucionāra parādība, ka šodien to cilvēku, kas ir no mūsu vidus, kas nav bijuši dziļi sportā, kā profesionāļi līdz šim, tādu mūsu kurso šobrīd ir lielais vairums, jo, kā jau es minēju, šīs te zināšanas, kuras šobrīd ir pieejams visdažādākajā veidā, internets mums ir pavērs visplašākās iespējas izglītoties. Gan kvalitatīvi, gan zem jautājuma zīmes. Ja, katram ir jāspēj izvērtēt tā zināšanas, ko šādā veidā mēs saņemam. Bet šī vēlme pēc zināšanām šobrīd pilda arī mūsu studentu rindas. Un tāpēc mēs priecājamies redzēt cilvēkus no visdažādākajām profesijām, kas liekas reizēm neticami. Mēs priecājamies redzēt arī cilvēkus no visdažādākajām vecuma kategorijām, jo sākotnēji jautājums, vai es nebūšu pa vecu, vai par mani nebrīnīsies. Cik ir vecākam studentam? Ir statistika kaut kāda? Es teiktu, ka tūpī 80 ir vecākais students, kas mums ir bijis, un kas ir ļoti raksturīgi šie gada gājumā, vecā gada gājuma cilvēki, viņi ļoti veiksmīgi aizved mūsu kursu. Un vai nu viņiem ir tas, sauksim to par seno laiku rūdījumu, vai viņi pieiet šim mērķim tā daudz koncentrētāk, un no tiem senioriem, kas pie mums ir mācījušies, es teiktu, ka visi ir bijuši veiksmīgi. Nav tādu, tādu gadījumu, ka kāds būtu tiešām sajūties neiederīgs šajā te vidē. Tāpēc uz doto brīdi šādi jautājumi kļūst arī mazāk cilvēki, kas ir ārkārtīgi patīkami to novērot, ir par sevi arvien pārliecinātāki. Un nereti šīs te savas karjeras, kuras vai nu ir vēlēšanās pārkvalificēties, vai nu vēlēšanās vienkārši savu hobiju, kas patiesībā tas, ko mēs šeit Sporta izglītības aģentūrā darām, tas sākotnēji arī sākās kā mūsu tāds hobijs, tas ir pāraudzis tādā izteikti nopietnā hobijā. Un kas ir labāk, kā strādāt tajā sfērā, kas tev patīk, piesaist, un senais teiciens par to, ka, ja tev darbs patīk, tev uz darbu īsti nav jāiet, tu vari viņā vienkārši dzīvot un realizēt sevi, tāpēc cilvēki visdažādākie. Lindai un Rihardam arī dažādi stāsti. Linda, sāksim ar tevi. Atceries to brīdi, pirms tu nolēmi šeit mācīties un īsumā pastāst arī, kur tu esi tagad, ko tu dari.
brīdis, kad es nolēmu mācīties. Tas droši vien bija kaut kas tāds nezināms, bet sporta aģentūra bija izcila ar to, ka es varēju lēnām sākt strādāt un apzināties to, vai man tas sanāk, vai man tas izdodas. Man šķiet, ka tie ir kādi 5 gadi varētu būt, bet manā gadījumā tas bija izcils starts, jo es turpinu iegūt bakalauru šajās zināšanās un guvu apstiprinājumu, jā, ka man sanāk, ka man izdodas. Bet jā, es biju tas gadījums, kas vienkārši sportoja un sapratu, ka es ar to vēlos saistīt arī savu ikdienu. Un šobrīd es strādāju Kuldīgā, vadu grupu nodarbības, privātos treniņus, dažādus Eiropas projektus, savus projektus, principā strādāju ar klientiem, bērniem, jauniešiem. Kas bija tas impulss, kas iedeva tā, ka jā, šī ir tēma, kas tiešām man patīk? Es pat tā īsti konkrēti brīdi, kurā tas notika, man patika sportot vienkārši kā sportistam. Un tajā brīdī, kad es apmeklēju sporta klubu, tā kluba vadītāja, acīm redzot, manī redzēja kaut kādu potenciālu, un viņas, principā, tā bija viņas iniciatīva. Pārāk daudz laika pavadīja, varbūt. Iespējams, viņa teica, Klau, Linda, tev tas ir jādara. Un es par to domāju, un noriskēju, jā, un mēģināju, un izdevās. Bet, jā, tas biedējošākais droši vien ir tas, vai tu savāks tos klients, vai viņi nāks, kāpēc, lai viņi vispār nākt, jo man liekas, katram trenerim ir jābūt ar to savu redzējumu, vai man tas būs, vai es to varēšu, bet laika gaitā tu vienkārši to saproti. Labi, zvērināts advokāts, kā var kļūt par zvērinātu treneri? Par zvērinātu varbūt ne, bet par treneri noteikti var kļūt jebkurš cilvēks, ja viņam tas interesē. Un arī mans stāsts bija tāds, ka sports ir jau no bērna kājas. Viņš vienmēr paralēli ir bijis, un katram cilvēkam ir sevi jātīsta ne tikai intelektuāli, tiem cilvēkiem, kam ir biroja darbs, bet arī fiziski. Un tā ir viena no ļoti būtiskām lietām visas dzīves garumā. Un man šī fiziskās sagatavotības tāda trenēšana vai attīstīšana ir interesējusi vienmēr. Un tad viens brīdis pienāca, es to gribu dziļāk, es to gribu padziļinātāk iziet. Un kāpēc man algot visu dzīvi treneri, es pats jau varu būt treneris un savai ģimenei un saviem bērniem. Un tas bija tāds motivators. Lielā mērā arī tieši bērni. Man aug 2 dēli, puikas, un tad tā domājot priekš, es taču varu nošaut 2 zaķus vienu šāvienu gan pats sev. Būšu treneris, sportošu līdz mūža galam, to es zinu. Plus es arī varēšu bērniem no bērna kājas ielikt to, kas viņiem ir vajadzīgs, palīdzēt viņus mentorēt, jo daudz vecāki viņi jau grib savām bērniem visu to labāko, bet, piemēram, sporta jomā viņiem jāpļaujas uz treneriem, kas ir. Bet, ja bērns izvēlās kādu sportu, ko viņš darīs, un papildus arī vecāks saprot mazliet vairāk par to fizisko pusi, kas ir vajadzīgs arī daļai pedagoģisko, tad tas ir vēl lielāks bonus. Ja. Iedod tad to savu sportisko background, ko tu pats darīji, kas bija tas es sporta skolā spēlēju basketbolu. Ka profesionāls nekļuvu, bet to amatieru līmenī es spēlēju esmu visu laiku. Basketbols viens ir zālē, otrs ir arī trenižera zālē, kur tā treneri jau ir nodevuši zināšanas. Vai nebija tā sajūta, pagaidām, es bērnam parādīšu to pašu, ko man treneris rādīja. Gan ar riepu vilkšanu, ja tāda bija, vai tur vingrinājums tāpat, un mēs visi gudri esam. Tomēr tu saprati, ka nē, tur ir jāiet dziļāk. Ja? Tā vienmēr liekas, jā, un brīdī, kad tu sāc mācīties, es arvien vairāk saprotu, cik tu maz zini. Es domāju, tā ir jebkurā jomā, jo, protams, ka internets ir pilns, mēs visu kaut ko varam apgrābstīt, pietiekoši virspusēji. Un arī, kā Kaspars teica, tās iespējas ir daudz, ir kvalitīva informācija, ir nekvalitīva. Bet, lai viņš spētu atšķirt, kura tad ir tā kvalitatīvā, bez zināšanām to ir ļoti grūti izdarīt. Un šobrīd drīzāk tas, kas ir pilns ar internetā pieejamo informāciju, tieši ar šādu bāzi viņi kļūst noderīgi, jo tu spēj kaut kādas nianses pieslīpēt klāt. Ja, un ne visiem cilvēkiem ir vajadzīgs, protams, iet arī tālāk. Lindai cits stāsts. Viņai tas bija kā pamudinājums mācīties tālāk. Es varu pārstāvēt biroja cilvēkus un pastāstīt to skatu punktu tiem, kam ir cits darbs, ka tās lietas, to fizisko pusi vienmēr vajag darīt, trenēties vajag, fiziski aktīvam ir jābūt. Un šīs mācības tad ir tāds pietiekoša bāze, vismaz ar kaut ko sākt priekš sevis. Es gribētu nedaudz salīdzināt. Tagad ir daudz influenceris, ietekmēlis latviski runājot, kas uzrunā kaut kādu lielu daļu auditorijas ar vienkārši diētu, piemēram. Es jums sastādīšu tur nedēļas plānu, tik, un cilvēki maksā naudu. Pat līdz galam
nepārbaudot, vai tam cilvēkam ir dietologa diploms un tā tālāk. Šodienas tas sociālo mēdīju tā burvība savā ziņā ir tā, ka arī mēs jebkurš varam kļūt par fitness treneri. Tev ir sakotāju skaits, uztaisam parkā treniņu. Neviens beigas, domāju, ka nenāks tev prasīt to certifikātu un tā tālāk. Kādi ir tie novērojumi, ka cik cilvēkam ir svarīgi tomēr uzticēties speciālistam, kurš jau ir sevi pierādījis. Varbūt viņam pat nevajag, viņu darbi vairāk runā paši par sevi nekā tur diplomu rādīt, certifikātu. Patiesībā ir tā, ka tas, kā ir šīs teiksim, kustības un kopienas, cilvēki, kas runā par sportu, kas iespējams pat runā par sportu un pieļauj kļūdas, bet ir būtiski tas, ka tas katra mūsu, kā teiksim, sportotāja ceļš, mēs iziesim cauri vairākiem speciālistiem, kamēr mēs atradīsim savējo. Kā jebkurā citā dzīves jomā, līdz ar to mēs esam daudz, teiksim, tīpaši, kad šīs kustības sākās, kad cilvēki kļuva par influenceriem un kad tas kļuva populāri, mēs par to brīžiem, uz to skatījāmies tādu zināmām šaubām un tā kā, teiksim, mūsu perfekcionisma, teiksim, tāda vēlme visus speciālistus certificēt, visiem jābūt augstu kvalificētiem. Mēs zinām, ka tā tik ideāla pasaule nekad nepastāvēs. Taču tas, ko mēs redzam, ka tie studenti, kas ir pabeiguši mūsu studijas, ļoti veiksmīgi atrod sevi darba tirgu. Un tas, ko mēs vienmēr esam stādījuši sev par tādu iekšējo mērķi, jo tas ir tāds mērķis, kur nevar tā ārēji īsti strikti nodefinēt, ir tas, ka, lai cilvēks pabeidzot mācības pie mums, būtu spējīgs tā vai citādi, bet tomēr konkurēt jau no pirmās dienas, ka tas zināšana līmenis ir pietiekams. Pavisam īsi atkāpi viens no maniem mīļākajiem atgadījumiem ar kādu studentu, kas pie mums ļoti veiksmīgi pabeidz pēc tam mācības, bija tāds, kad gadus atpakaļ viņš atnāca pie mums, viņš teica, es YouTube'ā visu esmu redzējis, ko jūs man vēl varat tiem mācīt. Un tad soli pa solim šo te viņa skepsi, ejot cauri mūsu programmai, nomainīja, teiksim, tāds pietiekam liels entuziasms. Jo, protams, ka sevi izglītot var arī, ir online no pieejamiem materiāliem, kā Rihards teica. Tu atrodi kaut kādus procentus zināšanu tur, kaut kādu šeit, un tu sev veido beigās par speciālistu, kombinējot šīs lietas. 21. gadsimts tas ir neizbēgama parādība mūsu dzīves sastāvdaļā. Aiziet vienkārši uz sporta zāli. Vai redzot klientus, kas atnāk, bet nenāk pie tevis uz grupu nodarbību varbūt, bet vienkārši tur paši savā nodarbā kaut ko dara. Cik daudz redz, ka cilvēki kaut ko galīgi šāvi pa kreisi. Tur šķība, muguru ceļu smagus, kas ir, man liekas, klasiskākais, kad tu pacēl svarus. Vai ir tā, ka tu profesionāli atsēji skaties, ka Dievs gribās iet un aizrādīt? Protams, ka ir. Protams, kad ir tādi gadījumi, dažādas situācijas notiek. Bet vienmēr ir jāizvērtē, vai iet vai neiet, un kā pieiet atkal, kur ir tā treneru kompetence. Un reizēm mēģinot uzsākt sarunu, mēs konstatējam, kad varbūt Klauvis tev var palīdzēt kaut kā, vai mēs runājam par šo tēmu, bet principā tādi gadījumi ir. Bet es priecājos, ka šis cilvēks principā vispār ir nokļūst līdz sporta zālē, un tas, manuprāt, mūsdienās ir lielākā problēma viņu dabūt jau līdz tai sporta zālē. Tālāk, ja viņš izglītosies augs, un ja vēl būs kāds, kas palīdzēs, tad ir ļoti forši. Savus dēlus novērojot, cik tētis jau ir iedevis kaut kādas nianses, ko tu redzi, ka te jau es esmu iemācījis, varbūt vairāk nekā treneris kaut kādās nianses. Jā, bērni varbūt vēl pārāk maz, lai tā spriestu, bet līdzīgi arī, ko Linda minēja šobrīd, tas redzējums sporta zālē, protams, ka ir cilvēki, kas dara diezgan nepareizi. Un ir liela kategorija, kas dara vienkārši neefektīvi, drīzāk vairāk jau ir tādi. Protams, nevienam neiesim klāt, un mēs arī nezinām to cilvēku mērķus. Varbūt viņiem ir specifiski mērķi, un kas no malas varētu šķist nepareizi, varbūt viņam tieši ir pareizi. Bet, ļoti daudz es arī esmu bijis tāds, daudz gadus gājis zāli ar labākiem periodiem, ar sliktākiem periodiem. Bet tas, ko es esmu iegūs trenēties efektīvāk. Pilnīgi noteikti, jo ir ļoti daudz lietas, ko var darīt, ko mēs redzam arī internetā. Bet ir tādas nianses. Iedodiet piemēru, ko jūs novērojuši, kas ir tie neefektīvie? Cilvēks iet, dara, svīst, bet tie rezultāti varbūt tur nav. Bieži vien izvēle varbūt uz kaut kādām vingrinājums darīt uz reižu skaitu, varbūt pārāk daudz un pārāk viegli. Atkarībā, protams, no mērķa katram, bet tad vai tas ir spēka treniņš, vai tas ir hipertrofijas treniņš uz muskuļu audzēšanu, tur atšķirās uzreiz arī
protams, tā pieeja, bet pietiekoši daudz, vai nu arī tieši otrādi, šie tā saucamie ego lifteri, kas ceļ pa smagu, bet viņš strādā ar visu ķermeni, viņš neizolē vienu muskulu, kurš būtu varbūt mērķis tajā vingrinājumā. Un saliekot kopā tas ceļš, ko viņš pusgadā sasniedz, viņš to varētu sasniegt arī 3 mēnešos, viņš vienkārši darīt efektīvāk. Jums arī līdzīgi novērojami kaut kur, ka vienkārši zināšanu trūkuma dēļ, un ka tu varbūt esi pārāk lepns un neaicini to treneru piesaistīt, pastrādāt, ka tas ir zināšanu trūkums. Es kaut vai pēc sevis arī varu spriest, ka tu ej pats zālīt, bet vajās, ka tu paņem speciālistu, tu jūties jau pilnīgi citādāk un saproti, ka tu esi strādājis daudz efektīvāk. Man liekas, tā efektivitāte slēpjas tajā laikā, ko tu pavadi atkal tajā zālītē. Strādājot ar treneru, šīs stundas laikā tu droši vien izdarīsi, iegūs daudz vairāk. Bieži vien ejot individuāli, cilvēki nestrādā pēc plāniem. Cilvēki strādā, droši vien pavadot tur daudz laika, izdarot maz darbu. Es teiktu, ka tā ir tā lielākā problēma. Bet atkal skatoties no viņa mērķiem, tas jau, ka viņš, piemēram, ir office darbs vai vienkārši grāmatvedi piecēlusies no office un aizgājis izkustēties, manuprāt, ka tas jau ir daudz. Kad varbūt tur apakšā arī nav mērķi milzīgiem sasniegumiem, sasniegt virsotnes, un tā vienkārši tā stundu kustība arī ir, tā kā priekš šī cilvēka ļoti labi. Un varbūt, ka tur arī pat nevajag analizēt, cik efektīvs ir, un tā kustība vien, ka viņa ir iekļauta, man kā veselības sporta speciālistam liekas jau apsveicam. Cik ir šādi piemēri kā Rihards jūsu aģentūrā? Man liekas, ka tas ir īstenībā veids, kā mēs savienojam to, ka grāmatvedē atnāk un priecājamies tikai cilvēks kustās, ka tev ofisā ir viens speciālists, ko visi jau darba balīties, šīs Rihards jau mums tur sporta speciālists. Ne? Tās ir mazas niansītas, bet jau vairāk šādu ofisa cilvēku, jebkādu cilvēku, kas vienkārši nebūs kā profesionāls sporta treneris, kuru tu satiec tikai tad, ja tu aizies zāli, bet tādi kā vēstneši jebkurās situācijās, arī kaut vai ugunsdzēsējs, ja vienalga. Ugunsdzēsējiem jābūt labā formā, tur vispār nav diskusija. Bet ar izglītību. Ar izglītību, jā. Es pārstāvu vairāk tādu viedokli, kas līdzinās Līnas viedokli. Labāk, lai cilvēks ir neefektīvs zālē, nekā efektīvs uz dīvāna. Tāpēc tie, kas ir nonākuši līdz turienei, mēs jau pa viņām esam priecīgi. Un atsaucoties uz mūsu iepriekšējo sarunas daļu par tīkliem un burbuļiem, kuros, kā tas ir moderni pēdējā laikā, kuros mēs dzīvojam tādā ļoti... Mēs dzīvojam sportiskā burbulī. Mums liekas, ka visi sporto, ka visi interesējās, ka visiem ir kaut kādas zināšanas, kaut kādi mērķi. Visi ir tendēti uz kaut kādu izaugsmi. Un savukārt, kad mēs paskatāmies tādu liela mēroga oficiālu statistiku par Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas iedzīvotāju fiziskajām aktivitātēm, mēs redzam, ka nemaz tas mūsu burbulis to īsto realitāti tik ļoti nemaz neatspoguļo. Un tāpēc labāk, lai cilvēks dara kaut vai nepareizi. Protams, risks, protams, traumas un vēl nezinu kas, bet labāk, lai cilvēks mēģina, un pēc tam cerams, ka viņš atradīs šo pareizo ceļu, kā sasniegt savus mērķus. Bet iespējams, ka gājiens uz zāli ir vienkārši stresa mazināšanas kaut kāds instruments, un līdz ar to galvenais, lai šis cilvēks jūtās labi pēc tam, vai ne? Tas ir viens no galvenajiem mērķiem, un mēs arī, teiksim, ar savu darbu mēs cenšamies. Vismaz mēs ceram, ka mēs sasniedzam kaut kādu to tautas sporta izplatību Latvijā, kā tu sacīji, kad ir speciālists tavā lokā, un šie loki kļūst arvien sportiskāki, jo, ja mēs tiešām skatāmies, kas ir galvenie mirstības cēloņi Latvijā, tās lielākoties ir sirds asinsvadu saslimšanas, onkoloģiskās saslimšanas, un tikai pēc tam nāk viss pārējais. Un līdz ar to ir ļoti viegli izsacināt, ka tās tomēr vairāk mazāk tomēr ir dzīvesveida izraisītas slimības, kur profilakse mums nereti atpaliek no vēlamā. Tādēļ es liecos domāt, ka labāk, lai cilvēki kustās un iekustina arvien vairāk tos, kas viņiem ir apkārt, un pēc tam jau mēs tās kļūdas ar speciālistu palīdzību izlabosim. Bet daudz ir tādi, es gribēju prasīt ar Rihardu piemēru, kas neies varbūt profesionāli trenēt. Jā, lielākā daļa. Absolūti, jā. Un tas ir tas, kas priecē, kad veselīgs dzīvesveids sports, kas nāk līdzi, kā gribētu domāt, arī kaut kādam mūsu kopīgam labklājības pieaugumam, ka mēs saprotam, ka dzīvot kvalitatīvi, varbūt personīgais mērķis nav nodzīvot līdz 120 gadiem, bet kaut vai līdz kaut kādam konkrētam vecumam, bet kvalitatīvi, nezaudējot dzīves kvalitāti, kustību, prieku. Tāpēc tas ir tas, ko es sākumā minēju, tas mūsu viens no galvenajiem motivatoriem, ka mēs redzam, ka mēs no tādiem
tādiem ļoti hardcore sportistiem pārslēdzam mūsu darbību ļoti, teiksim, tā dinamiski un organiski uz cilvēkiem, kas vienkārši vēlās dzīvot labāk. No iestāšanās līdz diplomam, cik apmēram ir certifikātam ilgs laiks jāpavada? Līdz mūsu izglītības dokumentam, kas ir pirmais solis, ir 5 mēnešu laiks. Vienmēr tas ir saistīts ar diskusijām, vai to var kvalitatīvi tik īsā laikā izdarīt. Bet es domāju, ka kolēģi varēs apstiprināt, ka programma ir pietiekami intensīva. Tas darba apjoms, ko mēs 5 mēnešos izdarām, ir patiešām liels. Un savukārt mans uzskats un pārliecība ir tāda, ka par treneri nekļūst no vienā skolas solā, lai kādas skolas un kāds solis tas būtu. Treneris, tāpat kā jebkurā profesijā, tāda kārtīga statusa, zvērināta trenera statusa sasniegšana tomēr ir mūža izglītības jautājums. Ja mēs ieliekam labus pamatus, Linda turpina mācīties pēc tam tālāk, par ko mēs vienmēr priecājamies. Mēs sekojam līdz tiem cilvēkiem, kas ir absolvējuši mūsu programmu. Mēs priecājamies redzēt, ka viņi turpina šos te meklējumus, jo mēs esam ielikuši labu pamatu, tā gribētos domāt. Un tāpēc šīs zināšanas, ko mēs 5 mēnešos ieliekam, pēc tam ir jānokārto certifikācijas eksāmens, kas ir nesaistīti ar mūsu darbību. Ja, pēc tam cilvēki dodas nokārto šo certifikācijas eksāmenu. 6 mēnešos šo kvalifikāciju sasniegt ir iespēja. Ar bērnu sportu vairākiem treneriem ir sanācis runāt, un viņi saka, visforšāk ir tomēr tie profesionālie sportisti bijušie, kur atveda savus bērnus, viņi nejauksies tavā darbā, tur neteiks, kāpēc tas ir tā vai ko. Tāpēc, ka viņi paši gājuši cauri daudz lietām, un viņi zina, viņi vienkārši atstāja un uzticās treneriem. Vai šis būtu tas stāsts arī, ka arī mammas un tēti, izējot šo kursu, tā kā būtu daudz mierīgāk arī par savu bērnu dzīvi un neiet varbūt tik daudz censties ietekmēt bērnu treneri, jo tu domā, ka tā nav pareizi, vai tu domā, ka vajadzētu darīt citādāk? Es pat domāju, ka tas ir atkarīgs tīri no cilvēka vai tā izglītība. Man ir grūti spriest, man nekad nav bijusi saskara ar šādiem vecākiem. Esmu arī mamma dēlam, bet esmu vecāks, kas uzticās trenerim. Mans dēls arī sporto, bet es nekad neesmu droši vien analizējuši šo treneru darbu. Es pilnībā viņam uzticos un es domāju, ka viņš zina, ko viņš dara. Ka man laikam nav bijusi saskara ar šo. Daudz tādu nav. Tas ir labs piemērs, bet ir, kas kaujās laukuma malā un lamājas uz treneriem un visu kaut ko tālāk, kāpēc viņi bērni nelaiž laukā un tam līdzīgi. Mēs šo stāstu ļoti daudz esam dzirdējuši. Un jā, protams, ka šāda te izglītība iemāca nošķirtās kompetences, ka tev jāuzticās tam trenerim un to kompetenci, kas paliek tev, tu izdarīs tad ārpus šī treniņa vai spēles laika. Un, protams, kad arī pedagoģiju mēs mācāmies un tas arī pārklāst šo te uzvedības modeļiem, kā ir jāizturās pret treneriem, kur ir tās robežas. Tā kā noteikti kaut kādā ziņā tas ir līdzīgi kā ar sportistu bērniem, ka tie šie vecāki, kas ir paši bijuši sportisti, zina šīs te robežas, kā nošķirt. Un tie, kas ir mācījušos treneros, arī tomēr lielāka iespēja, ka viņi nejauksies šajā treneru darbā. Jā, mēs paši esam noteikti kā tramplīni, domājam par bērniem. Viņi redz, ko paši mēs darām, un tad jau arī viss pārējais. Un tas burbulis turpina dzīvot arī nākamajā paudzē. Un prieks par tādu sporta izglītības aģentūru, kas ko tavā stāstā, ja tu to izmantoji kā tramplīni. Man tas bija labs starta punkts, un tālāk turpināt mācības un tiešām saprast, jā. Tālāk turpināt mācības arī, man, principā, tas zināšana klāsts šobrīd treneru kvalifikācijā ir, jau vērā ņemams, un man ir daudz vieglāk turpināt mācības akadēmijā. Tā kā, jā, manā gadījumā tas bija ļoti labs starts. Kas par lecam uz tramplīnu? Jā, jālec. Ja mēs neliksim, tad kas vēl leks? Vai ne? Man ir īsi jautājums Rihardam, kā juristam, zvērnāts advokāts, tas ir tāds cienījams un tāds fundamentāls status cilvēka dzīvē. 2 karjeras, ja tev būtu jāraksturo, teiksim, jurista karjera vai sporta treneru karjera, kurā ir vairāk nezināmā, kā tu jūties, kāda ir šī starpība starp vienu un otru, kur ir lielāks izaicinājums? Labs jautājums. Protams, ka nezināmais ir visās jomās, tīpaši sākumā, bet droši vien, ka jāsaka, jurista vai advokāta karjera ir
sarežģītāka, tādā ilgākā termiņā. Ja treneru darbā tomēr, protams, ka arī nāk jauni pētījumi, mēs daudz ko uzzinām, bet tie procesi tomēr ir saistīti ar fizioloģiju, kas tādos ļoti lielos pamatos viņi nemainās, tikai nāk kaut kādas jaunas zināšanas, jauni pētījumi. Un tad tos mēs varam pielikt klāt. Jurisprudencē ir mazliet savādāk, tur ir viss pārāk mainīgs, pārāk nezināms, un arī tāds stresa līmenis varbūt tur ir lielāks. Ja. Abos ir cīņa. Abos ir cīņa, gandarījums. Profesionālais gandarījums noteikti ir abās pusēs iespējams. Uzvarēta lieta ir profesionāls gandarījums, vai klients, kurš ir vēlējis nomest 20 kg, kad viņš to ir izdarījis, arī ļoti liels profesionāls gandarījums. Tā kā tas noteikti ir visās profesijās, kur kaut kāds rezultāts ir novērtējams. Paldies jums par sarunu, novērtēju tos jūsu viedokļus un novēlu visiem tiekties joprojām pēc tā gandarījuma un lai tas sports arī turpat līdzās arī ir neatkarīgi no jomas, kurā mēs darbojamies. Paldies! Paldies!